So, 26th of March 2016, open meeting, Cordiga Aviasa Sporter Club. So, we got a collection, electric, gasoline and glow. We got the electric boys over to the left and the gasoline boys over to the right. Should be an interesting day. It's a little bit misty. It's not so cold, but once the sun comes up it should be better. And there's my present to the club, one of the flags. So let's take a walk. So got some. Oh man, that's a big prop in it. So, nut balls and various. All sorts of flying wings. Oh, Depron that I supplied the club, of course. Oh, somebody's testing my little collection. Just give a little idea of what can be flown. Yeah. So yeah. So my flying wings. Flying man. So, ready for the streamer job. So, all this and the boys. Hi. More flags. So, a few nice models there. Big Yak 54 coming out. So, generator. So that will do for introduction. Everybody's just setting up, you know, it's early in the morning, so that's quite spectacular.
Yes, sir. Okay. First of all, we got the witch away. Something strange in the neighborhood. Something weird and don't do it. Superman. I'm surprised that flies so well. That's absolutely steady. Jā, palmas likot debesīs, un tas, kas skaisti raķešu vīru, stāstis tieši sezonas atklāšanai. Ļoti viesu. Can you come? Ghostbusters! An invisible man. Somebody with a baby. How you gonna come? I'm afraid of no ghosts. I'm afraid of no ghosts. Un lidojušais pašķis, jā, ir Ādanas, Ulo, divi draugi, vienmēr lidojuši kopā visos šovos, arī Cīravā šodien, sezonas atklāšanā. Lidojoši paši, nu kur jūs vēl redzēsiet kaut ko tik unikālu? Tikai Kuldīgas aviācijas sporta kluba izpildījumā. Piloti paši izveidojuši šīs lidojošos objektus. Pilotu cenšas jūs iepriecināt, vai varat pamāt viņiem, varbūt varat aplaudēt? Paldies, jūs esat ļoti atsaucīgi.
Pirmā pamata figūra ir pacelšanās. No, he didn't flick inverted this time. Kad lidmašīna sasniedz uz zemes nepieciešamo ātrumu, tiek pievienot augstumstūri, un lidmašīna paceļas uz augšu. Jūs jau visi droši vien esat dzirdējuši vecās filmās teicienu stūri uz sevi, un tas nozīmē, ka šajā brīdī lidmašīna paceļ gaisā. Šī ir visvieglākā figūra, un iespējams izdosies arī tam, kurš varbūt pirmoreiz turēs rokās vadības pulti, jeb īsto vadības sviru lidmašīnā. Gan lielie aerobusi, gan mazie moduļīši pacelšanos nosēšanos cenšas veikt pret vēju, lai mazinātu ātrumu attiecībā pret zemi. Nākošā būs pagrieziena. Lidmašīna tiek He can't stay slow like this all the time. Lai nezaudētu augstumu, tiek ietekmēta virziens. Lidmašīna veids pagriezienu. Šī figūra prasa vairāk iemaņas un treniņus, jo noturēt lidmašīnu veicot pagriezienu vienādā augstumā nav nemaz tik viegli. Kaut arī pagrieziens skaitās ļoti elementārs nodeļas. Nākošais manevrs mēs jau būs tilpa. Vienkārši cilpa tiek izpildīta pamatā ar augstumu stūri. Kā arī jebkurā figūrā piedalās nedaudz arī citas stūris, lai noturētu pareizi lidmašīnas kursu. Visu laiku izpilda vēja virziens, termisijas strāvs un citu faktoru. Vispār, pirmo reizi cilpa tika veikta pirms 103 gadiem, 1913. gada vasarā, ar ļoti vecajām lēkgaitas lidmašīnām. Cilpai ir ļoti daudz paveidu, tā var būt salikta, inverta. Šīs figūras jau prasa labas pilotēšanas iemaņas. Jo jums lidmašīnas orientācija vienmēr 4 plakni. Ja braucot ar mašīnu, piemēram, jums ir jānokontrolēt tikai vienu plakni. Tātad braucot priekš pa labi būs labi, pa kreisi būs kreisi. Tad lidmašīnai tas notiek visās 4 plaknēs. Tur visu laiku intensīvi mainās virzienu. Jābūt par lidmašīnas orientāciju, lai zinātu, kura stūri, kurā brīdī veiks attiecīgo darbību. Nākošā figūra būs muca. Mucā lidmašīna apgriežas ap savu garenu asi. Vienu ātru mucu izpildīt nav ļoti grūti, to veic ar eleroniem. Tāpēc pievērt lidmašīna griežas, kad atlaiž rotācija apstājas. Grūtāk ir iemācīties to apstādināt tieši tad, kad vajag. Mucai, tāpat kā citām figūrām, ir daudzi paveidi. Pusmuca. Ievērojot pēc pusmucas jāturpina lidojums kājām gaisā, jeb invertā, kas jau ir sarežģītāk. Ir mucas sērija, ko sauc par rolling. Šī figūra jau ir ļoti sarežģīta, jo lielā ātrumā ir jākontrolē pilnīgi visas stūres, kuras veids kustības ienā apgriezienā dažādos posmos. Kā nākošā figūra, jums tiks demonstrēts kaujas pagrieziens Imelmans. Šis pagrieziens ir ļoti efektīvs, jo lidmašīna var strauji izmainīt savu lidojumu pretējā virzienā. Pagriezienu izpildes strauji lidojumu uztaisot pusmucu un tad puscilpu, kā rezultātā lidmašīna mainīs savu kursu pretējā virzienā. Šo pagriezienu pamatā pielieto gaisa kaujās, sacensībās, pilotāžas kompleksos. Lielie pasažieru laineri, principā šādu pagriezienu iztaisīt nevar, tīri fiziski. Nākošā figūra mums būs nazis. Lidmašīna šobrīd lido nazī.
Lidojot nazīmes, kad lidmašīna ir uz sānu pret jums vai nolīdz. Galvenā stūri ir virziena stūri. Figūru uzsāk veicot ceturtdaļu mucas, un pēc tam virziena stūri kalpo kā augstums stūri. Savukārt augstums stūri šajā virziena figūrā kalpo kā virziena stūri. Šī ir viena no iecienītākajām lielo aerošovu figūrām. Arī nažu lidojumi var būt salikti un var tikt izpildīti dažādu ātrumu. Jo lēnāk tiek izpildīta figūra, jo sarežģītāk ir to nokontrolēt. Lidojot lēnā nazī ir ļoti svarīgi lidmašīnas jauda, jo šī ir spēka figūra, un lidmašīna lido pateicoties motoru vilkmei, un uz to nedarbojas spānu cēlājs spēks. Kā nākošo figūru mēs jums demonstrēsim grīstu. Ja tā saukto štoporu, tas, protams, ir žargona vārds no tālajiem padomu laikiem, bet visi ar šo vārdu saprot tieši to, ko redz. Avio šovos tiek demonstrēta kā skaista un bīstama figūra. Patiesībā šāda lidmašīna kristies, ja tā ir sabojājies zinējis un tā ir zaudējis savu kritisko ātrumu. Kamēr netika pilnveidots lidmašīnas un pilotu meistarība, bija ļoti daudzi letāli lidojumi, kur pamats iemesli bija tikai un vienīgi grīsti. Izvadīt lidmašīnu no grīstas ir ļoti sarežģīti, jo pēc lidmašīnā jāceļas apturēt griešanos, tad jāsasniedz ātrums, kas rada plūsmu uz stūrēm, un tikai tad lidmašīnu var izvadīt no grīstas. Arī grīstē ir daudz paveidi. Aerošovos iecienītākajiem grīstinējām ir plakanā grīsta. Un tieši šīs figūras izpildīšanas laikā parasti ir avarējuši visvairāk lidotāji. Vislielākā kļūda ir iziet no šīs figūras pārāk tuvu zemē, jo lidmašīnas inerti ir pārāk liela un motori jauda par mazu. Mēs jums parādījām dažas no populārākajām pamatfigūrām, no kurām tiek kombinēti pilotāžas komplekti. Protams, figūri ir daudz, un vēl daudz no tām jūs šodien redzēsiet arī mūsu lidojumos. Nu un kā pēdējā figūra ir nosēšanās. Vai arī liekas, ka nosēšanās nav grūtāk par pacelšanos. Realitātē viss ir pilnīgi pretēji. Iesācēju pilotam tas ne tikai izraisa nopietnu uztraukumu, bet arī rada bieži vien bojājumus lidmašīnai. Nosēšanās ir manevrs, kurš jāizpilda pietiekoši lielu precizitāti, jāsako līdz lidmašīnas ātrumam. I've got another Polaris, she's about 3/4 built now. I was hoping to have it for today, but cenšas trāpīt Arnim. Kā jūs tas izdosies, nezinu. Bet, nu, tad varbūt starts. Jā. Nu, kur tad tik veiksmīgi? Labi, iepazīstamies. Ļoti profesionāli. Kā tev sauc? Andis. Un no kurienes tu esi, Andi? No Rīgas. Nu, redz, cik burvīgi. Vai esi lidojis arī ar ultra vieglo lidmašīnu pirms tam? Nē. Nu, redz, tad tev būs pirmā iespēja izlidot. Tātad, mums ir uzvarētājs, paldies par piedalīšanos. Pagaidiet, meitenes, neaiziet. Jā, tev. Meitenes stāvam, līdz. Paņem. Tad pasniedzam balviņas par piedalīšanos aktivitāti.
stends gaiss. Jūs redzēsiet lidojošas zivis. Piloti ir uztaisījuši priekš šī pasākuma laivas. Mums būs arī viens nemiera traucētājs pa vidu, kurš jums būs jāsaskata. Un pirmo reizi debesīs pacelsies zivis, kurš atpazīst. Nav jābaidās ne pat kritiens uz sekundēm piecām lietas. Varbūt viss debesī, varbūt pat līdz galam. Tik tālu, ka negribu domāt. Un tomēr slēgšu, lai kaut arī. No wheels. Oh, I'm flicking the bloody apron. Right. Wheels down. Whee! Give the girls a bit of a fright, I think. No, there's no bloody brakes on it. Yeah.